Priecājies, draudze. Tavs ķēniņš ir ar tevi. Halleluja! Slavu Dievam! Halleluja! Brāļi, māsas, ne brālis, man arī pie pulces. Pārējais viss māsas šodien. Slavu Dievam! Klausieties! Man ienāca vienkārši doma, ar ko gribu padalīties ar jums tāda. Kristīgajā vidē eksistē doma, eksistē neteiksim tāda dogma, bet eksistē tāds uzskats, ja, kad mēs kā kristieši, mēs atnākam svētdienas uz dievkalpojumiem, un tad mēs tā kā slavējam Dievu, un mēs gaidām, kad tas kungs atnāks. Mēs gaidām, kad viņš nonāks. Mēs gaidām, kad atnāks viņa varenais spēks pār mums. Un viena svētdiena nesanāk, tad mēs nākam nākošo svētdienu atkal. Un atkal mēs gaidām, kad tas kungs atnāks ar savu vareno spēku. Un mēs slavējam, un mēs gaidām, mediātors nokrit sevi. Mēs gaidām, kad tas kungs atkal nāks un viņš darīs šīs lietas atkal. Un atkal gaidām. Un mēs esam tā kā gaidīšanas režīmā visu laiku. Tā kā televizors, ziniet, ir stand-by. Viņš neko nerāda, bet viņš ir nospiests sarkanā podziņa, bet viņš neko nedara. Un ziniet, viss, kas ir vajadzīgs, vienkārši sākt rādīt televizoram, vai ne? Jā, jāsāk rādīt ir. Bet, ziniet, es domāju par to, jā, Dievs nevēlas, lai mēs gaidām. Jo ir rakstvieta, kas Bībelē ir sacīta par to. Ne tas, ka vienkārši šis ir info kā tāds. Info kā tāds, brāļu māsas un brāli, dārgais. Tad, ja es saku brāļu māsas, viss ir pareizi. Slavu Dievam. Ziniet, Bībelē sacīts ir, Jēzus teica, ja kam slāpstas, lai nāk pie manis, viņš teica, jo no viņu miesām plūdīs dzīvā ūdens straums. No kurienes plūdīs dzīvā ūdens straums? No kurienes? Nē. No mūsu miesām plūdīs dzīvā ūdens straums. Un Bībele saka, to viņš sacīja par garu, kuru vēlāk dabūja tie, kas ticēja viņam. Jā, tas ir jāaptver šīs domas. No kurienes plūdīs šis dzīvā ūdens straums? No mums. No mūsu iekšienes. No mums viņi plūdīs. Mēs gaidām, mēs domājam, Dievs nonāk mistiskā veidā katru reizi, kad mēs viņu slavējam, tāpēc mums vajag īpašā veidā slavēt viņu, lai viņš nonāktu pie mums. Un tad, kad mēs vairāk slavēsim, būsim vēl svētāk, būsim vēl šķīstāk, vēl vairāk godināsim, vēl vairāk pazemīgāk būsim, vēl vairāk ierausīsimies sevī, ja vēl skaļāk būsim, ja vēl kaut ko vairāk izdarīsim, tad viņš atnāks. Bet tā nav bībeliska patiesība. Tāpēc, ka Dievvvārds saka, ka no viņu miesām plūdīs dzīvā ūdens straums, un šīs dzīvā ūdens straums tieši ko Dievvvārds saka, viņš runāja, ka tās dzīvā ūdens straums, tas ir svētais gars, kas dzīvo katrā kristietī. Un šīs dzīvā ūdens straums plūdīs ārā no mums. Nevis no slavētājiem, nevis tāpēc, ka slavētāji, viņi ir svaidītie, viņi, kad dos, tad būs, tad viss notiksies. Dievs ir ielicis mūsos pats sevi. Es nesen atpakaļ dalījos ar tādu domu, ka Dāvids teica, kungs, kaut es varētu palikt tavā namā visu mūžu. Un es iedomājos par to, ka mēs nekur nevaram aiziet no dievnama. Jo Bībele saka, mēs esam dzīvā dievnams. Tu nevari no sevis aizmukt. Dievs mājo tevī. Bībele saka, Dievs nemājo rokām celtos tempļos. Jūs esat to lasījuši. Dievs nemājo rokām celtos
tempļos. Dievam ir lapaticis, kur dzīvot? Viņam ir lapaticis dzīvot cilvēkā. Viņš ir izvēlējies dzīvot cilvēkā. Viņš ir izvēlējies dzīvot tevī. Katrā ticīgajā, kurš pieņem viņa dāvanu, kurš ir pieņēmis viņa brīnišķīgo dāvanu, Dievs mājo viņā. Dievs mājo viņa garā. Amen. 1/3 daļa no tevis, tavs gars, ir pilns ar svēto garu. Viņš ir svētā gara pārņemts, ieņemts. Viņš ir iekausēts svētajā garā. Tu esi, tava būtība, tavs garīgais cilvēks ir tāds pats kā Dievs. Tāds pats kā svētais gars. Nevis tāds pats, bet viņš ir svētais gars. Viņš ir. Amen. Bībele saka, kas turas pie tā kunga, tas ir viens gars ar viņu. Mēs esam savienoti ar viņu. Mēs esam viens gars ar viņu. Mūsos eksistē un dzīvo šīs lietas. Viņas ir reāls, viņas ir aktīvas. Viņas, kā jau es teicu, kad es katru reizi to runāju, un es to sludināšu vienmēr, viņas ir aktīvas, viņas dzīvo tavā garā, bet tā nav tava fiziskā pasaule, tā nav jūtu pasaule. Tāpēc viss, kā tu vari atbrīvot to garīgo spēku, kas dzīvo tevī, tas ir caur savām lūpām, kad tu notici tam, kas dzīvo tevī. Amen. Bībele saka, gara auglis ir. Ir kāds lasījis, ko Bībele saka? Gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, ticība. Saprotiet, šīs te lietas, gara auglis, tās ir tās lietas, kas dzīvo jūsu garā 24 stundas diennaktī. Viņas nekad neaiziet. Viņas vienmēr eksistē. Tu no rīta piecelies, tu nejūti šīs lietas, bet viņas eksistē tur. Tāpēc, ka tā nav jūtu pasaule, tā nav garīga, tā ir ticības pasaule. Un ticības pasaule ir saistīta ar to, ko Dieva vārds saka par tevi. Amen. Tas ir ticības pasaules pamats. Bībele saka, no kurienes nāk ticība? Kas ir ticības avots? Dieva vārds ir ticības avots. Amen. Bībele saka, ka ticība nāk no kā? No dzirdēšanas, bet no kā dzirdēšanas? No vārda dzirdēšanas. Amen. Tad, kad tu dzirdi Dieva vārdu, tad pats ticības avots, tas ir Dieva vārds. Dieva vārds ir brīnumains vārds. Tas ir vārds, kas iekļauj sevī nevis cilvēcisko ticību, bet dievišķo, pārdabisko ticību. Un šī lieta eksistē tevī, viņa eksistē tavā garā. Tavā garā eksistē arī ticība pati par sevi. Amen. Un šīs lietas tu nevari sajust, bet tev ir jānotic, ka šīs lietas eksistē tevī un ar muti jāpliecina pārpasauli. Ja tu gribi redzēt, lai viņas aktivizējas tavā dzīvē, tad tev ir ar sirdi jānotic un ar muti jāpliecina. Tieši tāpat kā tu piedzimi no augšienes, tieši tāpat tu aktivizē garīgas lietas. Ar sirdi notici, ar muti apliecini. Lūk, tā strādā garīgā pasaule, tā strādā garīgās lietas. Ar sirdi notici, ar muti apliecini. Tādā veidā tu atraisi garīgās lietas savā dzīvē. Tik vienkārši, jā, tik vienkārši, bet šīs lietas ir jādara tavā dzīvē, amen. Tāpēc, ka te ir garīgi principi, garīgas lietas, un viņas ir reāls tavā dzīvē. Tu saki, es no rīta pamošos, nejūtu prieks. Es nejūtu prieku. Izlas Bībelē, ka tevī dzīvo prieks un sāc apliecināt to. Manī dzīvo prieks. Es esmu pilns ar Dieva prieku. Es esmu pilns ar ticību. Manī dzīvo ticība. Manī dzīvo mīlestība. Halleluja! Nē, manī nedzīvo. Manī šīs sajūtas šobrīd nevaldīs manā dzīvē. Manā dzīvē valdīs tas, kas dzīvo manā garā. Miers, prieks, mīlestība, halleluja, amen. Šīs lietas valdīs manā dzīvē. Pacietība valdīs manā dzīvē, un tu apliecini viņus ar savām lūpām. Lūk, ko tu izdarīji tikko? Tu atbrīvoji, tu izlaidi no sevis laukā dzīvības garu. Tu izlaidi, tu atbrīvoji, tu aktivizēji dzīvības garu. Amen. No viņu miesām plūdīs dzīva ūdens straumes. Kā viņas plūdīs? Kā tu viņas dabūs laukā no sevis? Tagad tek, ņem vilni. Vilnis saka, ko ņem? Bet tad, kad es saku vilnim, Dievs tev mīl, tas paliek uz viņa. Viņš dzird šīs lietas. Tas paliek uz viņa. Tu esi Dieva meita.
tas paliek uz tevis. Un es esmu atraisījis dzīvības garu par tevi. Amen. Ja es atraisu nāves garu par kādu cilvēku, saprotiet, tu nekad nebūsi tāds, tu nekad neizdarīsi to, vai ne? Mēs atraisām ar savām lūpām daudz lietas savā dzīvē. Vai ne? Tā ir, jā. Bet no viņa miesām plūdīs dzīva ūdens straumes. Amen. Halleluja. Un tad tev vairāk nebūs nekādas problēmas ar to, laikam tie slavētāji šodien nav tik svaidīti, nav tik dedzīgi tā kalpošana, vai nav dedzīgs tas, vai nav dedzīgs šis, vai ir vainīgs. Ja būtu tas cilvēks, tad būtu baigi labā kalpošana. Tas neatbrauc šodien, tāpēc nebūs labs kaut kas, vai ne šodien. Un mēs varam izdomāt, tāpēc, ka mēs domājam par šīm lietām, mums liekas, ka šīs lietas ietekmē, bet nē, meli, ko mēs pieņemam, tās lietas ietekmē mūs, tās ietekmē, jo visa šī dzīvība, viņa dzīvo tevī, viņa nekad neaiziet no tevis, viņa ir pastāvīga tur, amen, tu saproti, viņa eksistē vienmēr, tāpēc, ja tu sāc runāt patiesību, tad dzīvība atraisās, amen. Dzīvība plūst no tevis uz citiem cilvēkiem. Tu pasaki, es neticu tam. Es ticu, ka Dievs ir mūsu vidū šodien. Es ticu, ka brīnum notiksies mūsu vidū. Tāpēc, ka Dievs to ir apsolījis. Amen, halleluja. Viņa dzīvība ir ar mums. Viņa dzīvība nekad nav aizgājusi. Kaut vai 2, kaut vai 1 būs pats brīnišķīgākais dievkalpojums. Halleluja! Debes Tēvs, paldies Tev, ka Tu piepildi šo vietu, Jēzus Kristus vārdā. Amen! Halleluja! Tā nav Tava griba, lai cilvēki iet bojā. Tu gribi, lai viņi būtu glābti. Amen! Un Tu runā dzīvību par šiem krēsliem. Halleluja, krēsli! Esiet svētīti Jēzus Kristus vārdā. Tu runā dzīvību, Tu atraisi dzīvības garu. No viņa miesām plūdīs dzīvotnes straumes. Amen! Halleluja! Jēzus teica, tad, kad viņa mācekļi gāja, viņa teica, kad Jēzus runāja par farizēju raugu, un mācekļi teica, viņš laikam runā par maizīti, ko mēs neesam paņēmuši līdzi. Un Jēzus viņus sāka, Jēzus runāja viņām, viņš teica, cik jūs toreiz salasījāt groziņus? Cik bija tad? Viņš teica, tur 7 grozus salasīja. Un cik tagad jūs salasījāt? 12 grozus salasīja. Pieņemsim, jā. Viņš saka, tad kāpēc jūs domājat, ka jums kaut kas trūkst? Kāpēc jūs domājat, ka jums kaut kas trūkst? Vienmēr kaut kas trūkst. Mums liekas, tāpēc, ka fiziski mēs lūkojamies uz fizisko pasauli. Mēs sakam, nav taču. Bet Jēzus teica mācekļiem, viņš mācīja mācekļiem, jums ir viss. Jums ir tas. Ar jums ir tas, kas ir viss. Kas ir viss piepildījums. Saprotiet, nebija nekur. Es domāju par Mūzu. Viņš aizgāja, viņš iet, un nav nekā. Nav viņiem, eģiptieši brūk no muguras virsū viņiem, vai ne? Un priekšā jūra. Un tev nav ne tilts, ne kuģis, ne prāmis. Tev nav nekādas lietas, ar kurām tu vari. Tev nav ne siena, ko uzbūvēt. Tev nav nekā, ar ko tu varētu stāvēt pretī. Tu esi iespiests stūrī. Tev vairs nav kur iet. Tev nav instrumentu, tev nav automāta, tev nav modernie ieroči, tev nav nekā. Viens koks pieķis ir un Dievs. Un Dievs saka, ko tu bļauj uz mani? Ej, pavēl tam ūdenim. Un rodas ceļš tur, kur ceļš nekad nav bijis. Un vairs arī nekad nav tur bijis. Es nezinu, vairāk tā jūra nekad nav vērusies vaļā. Amen. Viņš pārdabiskā veidā Dievs vēlas, lai mēs nekad neizslēgtu no savas dzīves viņu pārdabisku nopelnu. To, ko viņš ir izdarījis, viņu to pārdabisko spēku. Viņu pārdabisko spēku. Un viņš ir pie mums katru reizi, katru brīdi, katru sekundi. 24 stundas vienalga, vai tu jūti, vai tu nejūti, vai tu esi ticīgais. Un Dieva vārds saka, ka tas dzīvo tevī. 24 stundas diennaktī tevī dzīvo ticība. Viņa eksistē tevī. Dieva ticība, nevis tavējā, dievišķā ticība. Viņa dzīvo tevī. Amen. No tavām miesām plūdīs dzīvotnes straumes. Viss uzsvars kristietībā ir likts uz to, ko viņš ir ielicis mūsos. Mēs gribam
lūkoties uz savu darbu, uz saviem nopelniem, uz savām spējām, bet visa kristietība ir par to, ko Jēzus Kristus ir dāvinājis mums. Tad, kad tu notici, ko Jēzus Kristus ir dāvinājis tev, tas ir dzīvības sākums. Tas ir dzīvība, tā ir uzvara priekš tevis. Jo mēs atdevām viņam savas nožēlojamās dzīves, savas neveiksmes, savas sāpes, savas problēmas, savas briesmīgās situācijas un pieņēmām ko? Ko mēs pieņēmām? Neko, vienkārši cerībā, ka būs kaut kas. Nē, mēs pieņēmām viņa dzīvību, viņa bagātību, viņa brīvību, viņa uzvaru, viņa dziedināšanu, viņa atbrīvošanu. Mēs pieņemam to no viņa. Amen! To jūs pieņemat. Jēzus teica, es nemaz citādāk nemainos ar tevi. Es paņēmu uz sevīm savus grēkus, tavus grēkus, tavus slimības, tavus ciešanas, tavu ļaunumu, visu. Un es dodu tev savu dzīvību. Es dodu tev savu brīvību. Es dodu tev savu garu. Amen. Halleluja. Tāpēc atceries to nākošreiz. Negaidi uz cilvēkiem. Tu esi dzīvības nesētājs, tevī dzīvo šī dzīvība. Tu atraisi dzīvības garu. Tu runā Dievvvārdu patiesību savā dzīvē. Tu apliecini Dievvvārdu patiesības. Amen. Halleluja. Tas nenozīmē, ka tu nevari izteikt to, tad es nedrīkst teikt, ka man kaut kas sāp vai man kaut kas tur. Nē, tu saki šīs lietas. Man sāp, bet neapstājies ar to. Runāt Dievvvārdu par sevi, runāt Dievvvārdu par saviem locekļiem, runāt Dievvvārdu par situācijām, runāt Dievvvārdu par apstākļiem, runāt Dievvvārdu uz šiem kalniem. Amen! Saki šīs lietas, runā viņas, pavēl viņām iet prom no tavas dzīves. Acis to neredz, acis varbūt saka, ko tu dari, tavs prāts nesaprot. Bībele saka, mūsu prāts nesaprot garīgas lietas, bet tavs sirds saprot, tavs sirds zina. Tavs sirds zina, kas ir ticība. Tavs sirds zina, kas ir Jēzus. Amen. Es nesen atpakaļ sludināju, es teicu, katrs no mums, Bībele saka, nevajadzēs mācīt, katrs pazīst Dievu. Un ziniet, viena no lietām ir, kā jūs pazīstat Dievu, kā jūs zinat to, ka jūs esat viņa bērns. Katram no mums, katram jaunpiedzimušam kristietim, katram ir liecība sirdī, ka viņš ir Dieva bērns. Jūs nevarat izskaidrot viņu, jūs nevarat pierādīt viņu, bet viņa eksistē jūsos. Es netieku vaļā no viņas. Tā apziņa visu laiku eksistē manī. Es esmu viņa bērns. Lai arī kur es iet, lai arī ko es darītu, lai arī kur es būtu, lai arī kādas podzes būtu izdarījis, lai arī ko, es esmu viņa bērns. Šī lieta nekad nemainās. Ziniet, kāpēc viņa nemainās? Tāpēc, ka Dievvvārds saka, ka iedomājieties, klausieties, pats svētais gars, Dievs svētais gars pastāvīgi mūsos dod liecību, ka mēs esam viņa bērni. Jūs pastāvīgi dzirdat svētā gara liecību savā sirdī. Pastāvīgi. Tikko tu uzprasīsi sev jautājumu, vai es esmu Dieva bērns? Tu zinās, ka tu esi. Tu nevari pierādīt, bet tev ir šī pārliecība. Tā ir pārdabiska pārliecība. Tā nav fiziska pārliecība. Viņa nav balstīta uz tavu pieredzi, viņa nav balstīta uz tavām jūtām. Saprotiet, tā ir pārdabiska lieta, kas eksistē jūsos. Un tas ir fantastiski, tas ir brīnums, kam mēs vispār nepievēršam uzmanību. Amen. Liecība no svētā gara. Fantastiski. Halleluja. Svētā gara balss mūsos pastāvīgi. O, Jēzu, paldies tev. Amen. Bet tā nav lieta, par ko es gribēju sludināt šodien. Cik būs laiks? Višķiņ ir. Tā. Slavu Dievam. Tik tā labi, vai ne? Halleluja, slavu Dievam. Šodien mums arī būs piemiņas mīlestība, ja? Ok, brīnišķīgi. Labi, tad šo visu. Paldies tev, svētais gars, par tavu palīdzību pateikt visas šīs, nevis visas šīs lietas, bet pateikt pašu svarīgāko, ko es vēlos, kas ir manā sirdī, kas ir man vēlēšanās pateikt šodien, dalīties ar jums ar vārdu. Amen. Un jā, es ticu tam, ka Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs.
Un Dieva vārds ir svētība priekš tevis, un Dieva vārds ir brīvība priekš mums. Amen. Tas ir vārds, kas atbrīvo, nevis vārds, kas saista. Vārds, kas atbrīvo. Vārds, kas dod tev brīvību. Vārds, kas dod tev atkal jaunus spārdus, lai tu varētu lidot. Tas ir vārds, amen, kas nāk no Dieva. Halleluja. Viņi bija iegrimuši problēmās, viņš sūtīja savu vārdu un izglāba viņus. Amen. Jūs redzat, ko vārds dara. Viņš izglāba tev, viņš atbrīvo tev, viņš atnes brīvību, viņš atnes ieprieci, viņš atnes cerību, viņš atnes izrāvumu, viņš atnes skaidrību par to, kas ir ienaidnieks un kas ir dzīvība. Amen. Dieva vārds atnes pilnīgu skaidrību tev. Tāpēc Bībele saka, lai mēs saprastu Dievu gribu, lai mēs zinātu Dievu gribu, lai mēs saprastu, kas ir labs, tīkams un pilnīgs, kas nāk no viņa. Amen. Halleluja. Bībele saka, ka katrs labs devums, katra brīnišķīga dāvana nāk no gaismas tēva. Amen. Tas nāk no viņa pie mums. Amen. Halleluja. Un Dievs vēlas, lai mēs uzzinātu un iepazītu viņa mīlestību, kādu mīlestību, kādu viņš ir mīlējis mūs. Amen. Un lai mēs būtu piepildīti ar šo mīlestību un iegūtu šo pilnību, kas nāk no viņa. Amen. Halleluja. Es te nesen apakaļ pieminēju. Iedomājieties, bauslības piepildījums ir mīlestība. Bauslības piepildījums ir mīlestība, tāpēc, ka mīlestība tuvākajam ļaunu nedara. Un bauslības mēs esam cilvēki ir pārvērtuši bauslību kā likumu kopu, kurā mums ir jādzīvo, kā man ir jādzīvo. Man tagad ir jādara šitā, man tagad ir jādara tā. Un atkal viss ir vērsts uz mani. Es darīšu, es darbojos, es daru. Un ja kāds traucē, tad es viņu nogalināšu, lai es varētu turpināt savu svēto gājienu. Es nomētāšu viņa rakmeņiem, es iznīcināšu, tāpēc, ka viņš neiedarās manos svētuma rāmjos. Amen, tu saproti? To dara bauslība. Es esmu svēts, es tīrs, es šķīsts, es pareizs. Un es varu spīdēt tagad. Tu nē, es jā. Bet bauslības piepildījums ir mīlestība, un viņi ir vērsti uz tuvāko. Viņi ir vērsti uz to, lai tu nedarītu ļaunu savam tuvākajam. Ja tu mīli cilvēku, tu neskaudīsi. Ja tu mīli cilvēku, tu nepārkāpsi laulību. Ja tu mīli cilvēku, tu nedarīsi ļaunu viņam. Amen. Bauslības piepildījums ir vērsts uz līdzcilvēkiem, lai tu mīlētu viņus. Amen. Nevis, lai tu vienkārši izpildītu rituālus, kaut kāds nosacījumus. Amen. Jūs saprotiet, par ko Dievs, par to bija bauslība. Bet cilvēks, nē, mums ir jāpild. Un viņi saka, Jēzum, mēs neesam netiklībā dzīvojuši kā viens otrs. Un Jēzus saka, bet vai tad jūs neesat iekārojuši savās sirdīs? Kas sievieti uzlūko iekāroja, tas ir viņa laulība pārkāpsi savā sirdī. Jā? Jā. Sirdī? Es domāju, ka tikai jāizpild tā. Sirdī tur vienalga, kas notiek. Nē. Dievs grib mūsu sirdis. Viņš redz mūsu sirdis. Bībele saka, Dievs siržu pazinējis. Amen. Un interesanti, ka viņš mūsu sirdīs ir izlaists Dieva mīlestību. Halleluja. Mūsu sirdīs dzīvo Dieva mīlestība. Caur svēto garu, kas mums ir dots. Labi. Amen. Okay. Bet jā, bauslības piepildījums ir mīlestība. Tas ir interesanti, vai ne? Vai es kādreiz par to domājis, vai ne? Nē, bauslība jāpild, bauslība jādara, bauslība tas, bauslība. Bauslības piepildījums ir mīlestība. To Bībele saka. Amen. Tas ir interesanti. Un lūk, tā. Es vēlējos lasīt no Lūkas evaņģēlijas 7. nodaļas. Bet, lai es tur daudz nelasītu visu to stāstu, es varbūt izstāstīšu. Jūs gan jau, ka zinat šo stāstu. Lūkas 7. nodaļā ir stāsts, kad Jēzu uzaicināja viens farizejs ciemos uz vakariņām. Viņš saka, tu esi populārs čalis, nāc pie manis vakariņās. Viņš uzaicināja Jēzu. Jēzus pieņēma šo uzaicinājumu, Jēzus aizgāja uz šīm vakariņām. Un tad, kad viņi tur sēdās pie galda, pilsētā bija viena grēciniece.
netikla sieviete. Visi zināja, kas viņa ir. Visi zināja, ka viņa ir grēcinieca. Viss. Mēs jau zinām viņu. Mēs arī zinām tādus cilvēkus, kas ir ap mums, ka mēs jau zinām, kas viņš tāds ir. Tā tālāk. Jā, tu esi norakstījis viņus. Tu esi norakstījis priekš sabiedrības. Tu esi viņus pateicis, ka viņi ir tādi, vai ne? Un viss. Un šī sieviete izdzirdēja par Jēzu. Varbūt tomēr, kā jūs domājat, izlasīsim mēs to vai nelasīsim? Lūkas 7. Tā ir, ja? Nu jā, tur ir daudz ko lasīt, bet labi. Jā. Labi, es tā skrejot cauri, iziešu cauri, ja 37. pantiņš saka, un redz, tā pilsētā bija kāda sieva, kas bija grēciniece. Jā, tur redz, Bībele saka to. Dzirdējusi, ka viņš sēžot farizēja namā pie galda, viņa atnesa alabasta trauciņu ar svaidāmo eļļu. Jā, tas bija dārga lieta. Un 38. Un viņa stāvēja aiz viņa, pie viņa kājām, raudāja, iesāk slacināt viņa kājas ar savām asarām un nožāvēja ar saviem matiem un skūpstīja viņa kājas, un tās svaidīja ar eļļu. Jā. Nu, šeit praktiski katrā pantiņā, ko būtu runāt, bet labi, es iesākšu ar kaut ko, lai vismaz mēs kustamies uz priekšu kaut kur. Izlasīsim tālāk. Es nespēju saprast, kā man kustēties, bet labi, 38. Un stāvēja aiz viņa, pie viņa kājām raudāja, iesāk slacināt viņa kājas ar savām asarām, nožāvēt saviem matiem, tā tālāk, ja, un tās svaidīja ar eļļu. Bet farizējs, kas viņu bija aicinājis, to redzēdams, runāja pats pie sevis. Ja šīs būtu pravietis, tad viņš zinātu, kas šī sieva tāda ir, kas viņu aizskar, jo tā ir grēciniece. Un Jēzus to uzrunādams sacīja, Sīman, man tev kas jāsaka. Nu jā, te viņš runā to līdzību, to mēs nerunāsim, kad tie nespēja atdot. Sīmans atbildēja, 43. Sīmans atbildēja, man šķiet, ka tam, kas vairāk atlaids, bet viņš tam sacīja, tu pareizi spriedzi, 44. Un pagriezies pie sievas, Jēzus pagriezās tad pie sievas, viņš tam sacīja, viņš sacīja Sīmanim, vai tu redzi šo sievu? Es nācu tavā namā, tu man neesi ūdeni devis manām kājām, bet šī sieva savām asarām manas kājas slacījusi ar saviem matiem, nožāvējusi. Tu mani neesi skūpstījis, bet šī, kamēr es šeit esmu, nav mitējusies skūpstīt manas kājas. Ar eļļu tu man neesi svaidījis manu galvu, bet šī ar svaidāmo eļļu ir svaidījusi manas kājas. Okay? Tādēļ es tev saku, viņas grēki, kuru bija daudz, ir piedoti, jo tā daudz mīlējusi, bet kam maz piedots, tas maz mīl. Un viņš sacīja, tavi grēki tev piedoti. Un tie, kas līdz pie galda sēdēja, sāka pie sevis runāt. Kas tas tāds ir, kas grēkus var piedot? Ka pat grēkus viņš piedod. Bet Jēzus sacīja uz sievu, viņš sacīja, tava ticība tev palīdzējusi, ej ar mieru. Lūk, viss tas stāsts kopumā, ja? Šeit ir daudz brīnišķīgas patiesības, ko mēs varam ieraudzīt iekšā, ko mēs varam redzēt šajā. Bet pirmkārtam, ko es vēlējos uzzināt, ko šīs sievietes stāsts, viņa ir grēciniece, viņa dzīvo ar savu dzīvi, viņa dzīvo ar savu nastu, viņa dzīvo ar savu smagumu. Un tas, ko viņa ieraudzīja šī sieviete, bija atklāsme par to, kas ir Jēzus. Atklāsme viņas iekšienē, viņas sirdī. Kas ir Kristus priekš viņas? Un mēs zinām to, ka Bībele saka, ka viņa bija grēciniece. Viņa bija arī sakot, farizēji no viņas, uz viņas skatījās no augšienes, lai tu grēciniec, viņa ir grēciniec. Un farizējs, kad viņš pateica šos vārdus, viņš pateica, ja Jēzus būtu pravietis, viņš zinātu, kas viņu aizskar, kas viņam tagad pieskarās.
Citiem vārdiem sakot, es domāju, ka farizēji nemaz neļāva viņai pieskarties sev. Neskaries man klāt, tu man padarīsi par nešķīstu. Tu man padarīsi par nešķīstu. Bet šī mierīgi pieskārās Jēzum. Amen. Jēzus nebaidījās no tā. Amen. Lūk, viņa ieraudzīja brīnišķīgas lietas savā sirdī. Viņai bija atklāsme, viņai bija ticība šai sievietei. Saprotiet, labi, es ņemšu pēc kārtas, ko es esmu. Viņai bija atklāsme un redzējums par to, kas ir Jēzus. Saprotiet? Un šī atklāsme veda viņu pie darbības. Šī sapratne, šī skaidrība, šī lieta, ko viņa redzēja savā sirdī, kas ir Jēzus, veda viņu tālāk pie nākamajām darbībām. Amen. Tad, kad mēs lasām šīs lietas, kad Jēzus, jūs redzat to, šis prediķa nosaukums, ko es vēlējos pateikt vispār, ir piedots. Piedošana. Jūs redzat to, ka šis stāsts rezultātā, šis stāsts, ja mēs viņu rezumējam kopā, kas bija gala rezultāts šim stāstam? Šai sievietei tika piedots. Tas nozīmē, ka viņa bija atbrīvota no visas šīs nastas, no visas šīs smaguma, no visas šīs spiediena, kas bija pār viņu dzīvi. Viss tas ļaunums, kas gulās, viss apkaunojums, viss tas nomācošās lietas, kas bija viņa dzīvē. Rezultātā viņa ieguva brīvību no visa tā. Amen, jūs dzirdat, Jēzus pateica, tev ir piedots, tev ir piedots, tev ir piedots. Un viņa pat nepaprasīja nevienu vārdu. Kungs, piedod man par maniem grēkiem. Viņa pat neko nepaprasīja. Jūs redzat to? Viņa neko nepaprasīja, nevienu vārdu. Viņa nenāca uz grēksūdzi. Viņa negāja apkārt, piedod man, lūdzu, raudāja. Viņa raudāja, bet viņa neko neteica. Bet kāpēc viņa raudāja? Kāpēc viņa nāca, kāpēc viņa krita pie viņa kājām, kāpēc viņa sasist šo? Tā bija tā atklāsme viņas iekšienē. Kas ir Jēzus? Un ziniet, kā Jānis par Jēzu teica, viņš teica, skatieties, lūk Dieva jērs, kurš nes pasaules grēku. Visu grēku. Visu pasaules grēku. Lūk viņš, kas nes katru grēku. Katru cilvēka grēku. Katru. Ko tu esi izdarījis un ko tu vēl izdarīsi, visus. Un šī sieviete ieguva atbrīvošanu, šī sieviete ieguva brīvību, šī sieviete ieguva brīvību no savas bezcerīgās situācijas, no savu apkaunojošā stāvokļa, no savu bezizējas statusa. Viņa bija grēcinieca, pazudus sieviete, neviens uz viņu neskatījās. Jēzus viņai piedeva. Un tas, ko Jēzus pateica, šie vārdi, saprotiet, kāpēc viņai bija piedots? Viņai nebija piedots, tāpēc, ka viņa sasit trauciņu. Viņai nebija piedots, tāpēc, ka viņa skūpstīja kājas. Ne tas bija tas arguments, kāpēc viņai kas bija šis piedošanas iemesls? Nē, arī nē. Nē, arī nē. Tur nekur nav rakstīts Bībelē, ka viņi nožēloja kaut ko. Viņas rīcība to parāda. Nu kā, ja es raudu, tas neparāda vienkārši, ka man ir žēl. Viņa ne tikai rauda. Nu labi, bet Bībele nesaka par to mums. Labi,
Labi, tas bija retorisks jautājums. Es jums iedošu atbildi, ne tas, ka es nezinu, ko es runāju, un es saku, kā jūs domājat, ko klausieties. Jūs man sakat, paldies, malači, super. Nē, viss ir kārtībā. Slavu Dievam. Jā, protams, ka viņi pazemojās. Jā, protams, ka viņi. Bet kas bija tas, kas izraisīja viņā šīs lietas? Tas bija, ko es teicu, atklāsim. Kāpēc atklāsim? Kāpēc atklāsim? Nē, tas ir tās lietas. Visa atbilde, visa tā fiška, visa tā pati lielākā ideja slēpjas pašos pēdējos vārdos, ko Jēzus saka. Viņš saka, ej, tava ticība. Ej, tava ticība. Jūs redzat, nekas cits. Ne trauciņš sasistais, ne asars, ne tas, ka viņš skūpstīja, ne nožēla. Nekas. Nožēla mūs neglāb, brāļi un māsas. Jūs domājat, ka nožēla jūs glāb? Nē. Bet nožēla tev neglāb. Tas ir vienkārši dvēseles stāvoklis, ka man ir žēl par kaut ko, ko es esmu izdarījis. Un tas ir viss. Es varu nožēlot visu laiku un palikt, dzīvot visu laiku, nemitīgi, visu laiku atrasties tajā pašā situācijā, kas mani nemaina un neglābi. Tāpēc, ka nožēla pati par sevi neglāb mūs. Nožēla var būt, tev ir žēl vienkārši. Man ir žēl un viss. Bet tas nemaina tavu situāciju, tas nemaina tavu dzīvi. Amen? Tieši tā. Viņš nožēloja un pakārās. Nožēla pat par sevi neko nemaina. Tavas emocijas, asaras, tas ir dvēseles stāvoklis, tas ir cilvēciskais. Mūs var pat novest līdz nožēlam, mūs var novest. Pat nevainīgi tevi, es varu tik ilgi braukt tev virsū, ka tu teiksi, es vienkārši gribu būt brīvs no tā, ka Dievs, es nevaru izturēt šo situāciju. Es esmu gatavs pazemoties un pateikt, jā, es esmu vainīga. Es varu... Jā. Tur viņš nekļāva un neteica ticēt. Tad jau nav pareizi. Ko nozīmē atgriezties no grēkiem? Ko nozīmē nožēlot grēks? No kā tas ir vienkārši nedarīt? Ļoti vienkārši pateikt. Jā. Jānis Kristītājs vispār, Jānis Kristītājs kalpoja vecajā derībā. Tas mums arī jāapzinās ir. Nē, tā ir vecā derība. Jēzus arī kalpoja kā vecās derības pravietis. Jēzus atnāca piepildīt bauslību. Viņš kalpoja vecā derībā, viņš piepildīja bauslību. Jums jāsaprot, mēs lasām, ka tā ir jaunā derība, bet Jēzus kalpoja kā vecās derības pravietis. Viņš kalpoja šeit un piepildīja bauslību. Viņš bija zem bauslības. Viņš nomira un atbrīvoja cilvēci no bauslības. Viņš to izdarīja. Jā, mēs lasām, tas saucās jaunā derība, bet Jēzus kalpoja kā vecās derības pravietis. Tas, protams, jā. Labi. Ok, klausieties. Labi. Es varbūt iesaistīju diskusijā, kas arī nav slikti citreiz, bet lasīsim, ko Dievvvārds saka. Ok? Tātad. Šis ciet, šis vaļā. Tā. Lūk. Tad, kad Jēzus teica, tavu grēki tev ir piedoti. Un visi sāka, ko? Kas? Viņš to runā vecajā derībā, vecās derības cilvēki. Viņš saka, kas tas tāds vispār ir, kas var grēks piedot? Kas viņš tāds, kas tas tāds par cilvēku ir, ka grēks var piedot, vai ne? Un Jēzus saka, tavu grēki ir piedot tev. Vai ne? Kas tas tāds ir, kas grēks var piedot? Un tad Jēzus 50. Lūk, viņš saka šeit 50. Bet viņš saka uz sievu, tava ticība tev ir palīdzējusi. Jūs redzat, Jēzus saka šos vārdus. Viņš nesaka, paldies tev par eļļiņu, ko tu izlēji, paldies par nožēlu tev. Ko Jēzus teica? Kas viņai ir palīdzējis šī situācijā? Ko Bībele saka šo? Vai tad nav tā rakstīts tā?
Tieši tā, bet kas bija tas, kas lika viņai? Kas bija tas, kas viņus aizved līdz turienei? Tieši jau šī ticība bija tā, kas šos darbus viņā atraisīja. Tieši šī atklāsme par to, ka Jēzus ir Dieva jērs, kas ņem pasaules grēkus. Tieši tas, ka Jēzus ir tas, kas, lūk, viņš ir tas, kas atbrīvo cilvēks. Lūk, ir tas, kas mūs atpirks. Lūk, ir tas, kas ir mīl. Viņa ieraudzīja šo te patiesību, un šī patiesība, šī atklāsme veda viņu pie viņa. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs saprotat, cik dziļa viņai bija šī atklāsme, cik liela, cik mērogu liela bija šī atklāsme, cik dziļa bija šī sapratne par to, ko Jēzus tagad dara, kas viņš ir, ko viņš izdarīs un kas caur viņu dzims, ka viņa nespēja valdīties, ka viņa nespēja savaldīt emocijas, ka viņi gāja pie viņa un teica, tu tas esi, tu tas esi, tu esi man brīvība, tu esi man brīvība, tu esi man brīvība, Jēzu, tu esi man brīvība. Šī atklāsme viņai bija atstājusi uz viņu tādu iespaidu. Šī nasta, grēka nasta, šī tumsa, tāpēc viņš saka, kam daudz piedots, tas daudz mīl. Viņai šī nasta bija tik liela, un kad viņa ieraudzīja to, ka viņš ir man brīvība. Viņš ir man glābšana, viņš ir man uzvara. Tas viņā izraisīja šīs emocijas. Tas viņas dvēselē, viņas sirdī tas izraisīja šīs emocijas. Un jā, tā ir ticības darbība. Lūk, tā ticība izraisa darbību. Ticība rada darbību, nevis otrādāk. Nevis darbi rada ticību, bet ticība rada darbus. Kad tu saproti to, kad tu notici tam un piepildi savu sirdi ar to, kas Dievs ir priekš tevis, ko viņš ir izdarījis, kāds viņš ir. Kad tu piepildi savu sirdi ar Dieva vārdu un sapratni par Dieva vārdu, tas tev ved uz darbību. Amen. Un šīs sievietes darbība, varbūt tas bija tas, ko viņa saprata. Vienīgais, kā viņa varēja izpaust savu ticību. Un viņa gāja tādā veidā un izpauda to. Lai pateiktu to, ka tu esi tas, tu esi man brīvība, tu esi man dzīvība, tu esi man cerība, tu esi man glābšana. Es esmu sapratusi, es esmu tevi atradusi beidzot, es esmu sapratusi. Man ir skaidrs, man vairs nav jāskrien, man vairs nav, ir beigušās sacīkstes, ir beigušās cīņas, ir beigušās mokas, es beidzot tevi esmu atradis. Es beidzot tevi esmu atradusi. Halleluja! Beidzot es esmu tevi atradusi. Manas mokas ir beigušās. Viņa paņem pašu dārgāko, kas viņai ir, šo eļļas trauciņu. Un aiziet pie viņa. Un raud. Un skūpst viņa kājas. Tāpēc, ka viņas emocijas vienkārši iet pāri pa malām. Jo viņa ir atradusi. Viņa savu dzīvību ir atradusi. Amen. Jūs saprotiet? Un Jēzus teica, tava ticība tev ir palīdzējusi. Un šādas lietas tu vari Jēzus kalpošanā ļoti daudz atrast. Ja tu lasīsi jauno derību, tad tu redzēsi, Jēzus visur saka, ej, tavu ticību tev ir palīdzējusi. Ej, tavu ticību. Ej, tavu ticību. Ej, tavu ticību. Ej, tavu ticību. Nevis tavu darbi, nevis tavs viss kaut kad vienalga, arī kas tas būtu. Tava ticība. Tava ticība tam, ka tu esi noticējis un esi ieraudzījis savā sirdī, kas ir Jēzus. Kas ir Jēzus priekš tevis? Amen. Nav robežas tam, kas ir Jēzus priekš tevis. Bet šīs lietas ir jāierauga tev savā sirdī. Amen. Halleluja. Mums ir liecība mūsu sirdīs. Mums ir liecības mūsu sirdīs par to, ka mēs esam Dieva bērni. Bet tas nav viss. Dieva vārds atklāja mums daudz brīnišķīgas lietas, kas vēl eksistē. Bībele saka, katrs apsolījums Jēzu Kristu ir jā un amen. Un vēl Bībele saka skaidru un gaišu par to. Efeziešos Pāvils saka, lūkšana, viņš lūdz lūkšanu, lai mums būtu gudrības un atklāsmes gars, lai mēs izprastu Dievu. Un vēl viņš vienu lietu saka. Un es lūdzu, lai mums būtu apgaismotas gara acis.
Ja citiem vārdiem, citos tulkojumos ir teikts, apgaismot sirds acis. Un sirds acis, ziniet, kas tas ir? Sirds acis, tā ir iztēle. Iztēle. Tā ir mūsu sirds acis. Un ko mēs redzam mūsu iztēlē? Amen. Un Svētais Gars grib ietekmēt mūsu iztēli. Dievs vēlas ietekmēt mūsu iztēli. Amen. Un tur ir brīnišķīgas lietas uzrakstīt, ko lai mēs redzam mūsu iztēlē, ko lai mēs redzam ar mūsu gara acīm. Un viņš tur ir sacījis, kādu cerību dod tavs aicinājums. Katrs mēs esam aicināti no Dieva. Mēs zinām šo aicinājumu. Viņš mūs ir aicinājis savā valstībā, bet ne tikai savā valstībā. Viņš ir aicinājis mūs brīvībā. Viņš ir aicinājis mūs uzvarā, viņš ir aicinājis mūs glābšanā, viņš ir aicinājis dziedināšanā. Amen! Viņš ir aicinājis. Praviešķojums par jauno derību saka, ka tie, kas sēž cietumā, tu viņam teiks, nāciet ārā! Nāciet ārā! No cietumiem nāciet ārā! Tas ir Dieva aicinājums. Dievs aicina mūs ārā! Halleluja! Dievs aicina ārā! Amen! Kur ārā? Kur ārā? Man te labi ir. Ārā pie Dieva, ārā pie viņa patiesības. Amen. Ārā no meliem, kas varbūt valda mūsos. Amen. Ne tikai var būt 100 punkti, ka valda. Arī manā dzīvē ir daudz lietas, ko es neredzu uz Dieva vārda patiesības. Bet Svētais Gars darbojas mūsos. Viņš ir dzīvs. Viņš maina mūs. Un es jau sen neesmu tāds, kāds es biju. Un es mainos katru dienu. Viņš maina mūs. Paldies par viņa dzīvību. Bībele saka, ka tev pat nevajag, lai kāds tev mācītu, ka svaidījums māca tev. Svētais Gars spēja mācīt tevi. Un Bībele saka, kā viņš māca tevi, tā arī palieciet viņā. Amen. Svētais Gars māca mūs. Amen. Halleluja. Labi. Šī brīnišķīgā sieviete saņēma dzīvību caur to, ka viņi noticēja tam, kas bija Jēzus. Jēzus teica, ej, tavu ticība tev ir palīdzējusi. Un ko viņi saņēma? Piedošanu. Brīvību. Brīvību no vainas apziņas. Brīvību no grēcīgās apziņas. Amen? Vai tas nav fantastiski? Viņi saņēma to, ko viņi meklēja. Viņi saņēma brīvību, to, ko viņi meklēja. Un mūsu brīvība, tas ir Jēzus. Tas ir Jēzus. Tas ir viņa nopelns. Un mēs atkal atgriežamies pie tā, vienmēr atgriežamies pie tā, ka jaunā derība, tas nav stāsts par to, ko man darīt, kā man būt. Bet jaunā derība, tas ir tas stāsts, ka mēs atgriežamies pie tā, ko Jēzus ir izdarījis. Un mēs skatāmies lūkojamies uz to, ko viņš ir izdarījis. Amen. Ko viņš ir izdarījis pie krusta Golgātā. Amen, brāļi un māsas. Jep. Skatieties, rakstvieta vēl viena ir. Cik mums laiks vēl ir? Nedaudz ir. Tā. Par pasaules grēku mēs izrunājam. Skatieties, 1. Jāņa 2:2 sacīts. Jēzus, viņš ir mūsu grēku izpircējs, ne tikai mūsu viena, bet visas pasaules grēku. Viņš paņēma uz sevi visus pasaules grēkus, kas bija izdarīti un kas būs vēl izdarīti. Visus. Amen. Pilnīgi visus grēkus. Jautājums ir, vai tu pieņem šo dāvanu, vai tu atgrūdi viņu? Vai tu pieņem, vai tu atgrūdi? Farizejs sēdēja un vispār teica, kas tas tāds ir, ka viņš te grēkus var piedot? Un viņam nebija šīs atbildes. Kas ir Jēzus? Viņam nebija skaidrība, kas ir Jēzus. Tāpēc, ka viņš uzdod jautājumu, kas tas tāds vispār, kas te grēks var piedot? Bet šai sievietei bija atklāsme. Viņai bija ticība. Amen. Halleluja. Ticība. Kas ir Jēzus? Fantastiski. Labi, tālāk.
Jā, to arī mēs zinājām. Skatieties, 1. Jāņa 2.12 vārds saka. Apostols Jānis raksta. Es rakstu jums, bērniņi, jo grēki jums ir viņa vārda dēļ būs piedoti vai ir piedoti. Es rakstu jums, bērniņi, jo grēki jums ir viņa vārda dēļ piedoti. Būs piedoti vai ir piedoti? Ir piedoti. Ja būs piedoti. Ir piedoti. Un kāpēc ir piedoti? Tāpēc, ka kāds ir bijis labs vai slikts? Nē, piedoti ir tāpēc, ka viņa vārds to saka. Tāpēc, ka Dievs to ir pasakījis. Tāpēc, ka Dievs tā ir nolēmis. Tāpēc, ka Dievs to ir paziņojis. Tāpēc, ka Dievs ir paziņojis to, viņš jau vecajā derībā liecina par to. Viņš saka, es viņu grēkus piedošu un nepieminēšu viņu noziegumus. Nepieminēšu viņu pārkāpumus. Amen! Dievs ir tas, kas piedod tev. Ja tu pieņem Jēzus Kristus nopelnu, tu pieņem arī piedošanu. Amen! Halleluja! Tu saki, vai nepastāv atgriešanās manā dzīvē? Atgriešanās pastāv. Mēs katru dienu atgriežamies savā dzīvē tādā veidā, ka Dievvvārds maina mūsu domāšanu. Es kādreiz domāju pavisam citādāk, bet tavs vārds, kungs, saka citu, un es pieņemu tavu vārdu, un es atgriežos savās domās, un es vairs nedomāju kā vecais cilvēks, bet es domāju, kā tavs vārds saka. Amen! Un es esmu atgriezies. Un es esmu atgriezies. Bez viņa es nevaru atgriezties. Bez viņa dzīvības es nevaru atgriezties. Bez viņa gudrības man nav iespēja atgriezties. Bez viņa, brāļi un māsas, mēs esam pazuduši. Bez viņa mums nav nekā. Bez Jēzus mums nav nekā. Bet ar viņu mums ir viss. Pāvils teica, viņa spēkā es visu spēju. Amen. Un pats fantastiskākais ir tas, ka mēs neesam bez Jēzus. Viņš dzīvo mūsos caur Svēto garu. Pāvils teica, nu vairs nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Kādā veidā viņš dzīvo? Viņš teica, es dzīvoju ticībā uz Dievu dēlu, kas man ir mīlējis un nomirs par mani un nodevies par mani. Viņš dzīvo ticībā. Lūk, tādā veidā Kristus dzīvo caur viņu, caur ticību. Nevis caur sajūtām, es jūtu pilnīgi spēks man pārņem, es trīcu un drebu. Dievs dzīvo manī tagad, lūdzu ņemiet. Ja. Nē, viņš dzīvo ticībā. Viņš dzīvo tam, ko Dievs ir pasakījis. Ja Dievs ir pasakījis, tad pateikts amen, un es eju un daru tā. Un es eju un dzīvoju tā. Vai tu šaubi? Jā, tu šaubīsies. Tu pateiksi, bet man ir šaubas. Tad jātiek galā ar šaubām. Jātiek galā ar, kāpēc es šaubos. Uz Dievu ar patiesības. Tad nē, es nešaubīšos. Viņas nav manas. Manā dzīvē dzīvo ticība. Ir jātiek galā. Domāšanas process mūsos. Viņš ir nemitīgs. Tur ir daudz, tur ir bults, viss kaut kas. Bībele saka, uzvelc ticības vairogu. Ticības vairogs, kas tas ir? Tas ir Dieva vārds tavā dzīvē. Dieva vārds nodzēsīs ugunīgās bultas, ko ienaidnieks šauj uz tevi. Viņš šauj, viņš negrib, lai tu būtu perspektīvs. Viņš negrib, lai tu zinātu, kas dzīvo tevī. Viņš grib, lai tu dari visu kaut kādas lietas, reliģiozas aktualitātes, bet lai nebūtu dzīvība tevī, lai tu nebūtu piepildīts ar dzīvību, lai tu nesaprastu, ka tevī jau dzīvo viss tas, un tu ej un atraisi visu šīs lietas savā dzīvē. Tu ej un runā par savu dzīvi lietas, tu ej un runā, amen. Tu runā, tu saki šīs lietas, tu runā. Tu neklusē, tu runā dzīvību. Amen. Tu runā viņas. Halleluja. Ok. Labi, vēl kaut ko. Lūk, 2. korintiešiem, tā ir 3. nodaļa. 2. korintiešiem 3. nodaļā Pāvils šeit runā par veco derību, par jauno derību. Un viņš runā par to, ka tad, kad lasi veco derību, ja tu paliec vecā derībā, ja tu koncentrējies vecās derības principiem, viņš teica, pār tevi paliek apseks. Pār tavu sirdi, viņš saka, paliek apsekts. Tu neredz lietas ar savu sirdi. Tava sirds paliek akla. Viņi vienkārši var izpildīt lietas, bet viņi neredz būtību. Amen. Viņš saka, bet līdz ko atgriežas pie tā kunga? Tas ir teikts, kurā raksta, kurā pantiņā tas ir.
Jā. 2. Korintiešiem 3.15. Bet līdz šai dienai, kad lasa Mūzu, apseks paliek izklāts pār viņu sirdīm. Vai ne? Tur redz, kaut kāds apseks paliek kur? Nevis pār galvu, nevis pār acīm, bet pār sirdīm. Tu ar sirdi nespēji saskatīt šīs lietas. Amen? Sirds ir svarīga lieta. Bībele saka, pār visām lietām sargā savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. No turienes sirds, no sirds pilnība mute runā. Vienalga, ko tu izsaki, tas ir piepildījis tavu sirdi. Kaut kādā veidā tas ir piepildījis tavu sirdi, ko tu izsaki. Amen. Jā, lūk. Bet 16. pāntiņš saka, bet līdz ko, saprotiet, līdz ko atgriežas pie tā kunga. Tikko cilvēks atgriežas pie tā kunga, tur sēga, kas tiek izdarīts? Tiek noņemta. Nav vairs viņas. Sēgas nav. Pateiksim visu kopā. Sēgas nav. Baigā frāze, ne? Sēgas nav. Sēga ir noņemta. Līdz ko tu atgriezies pie tā kunga. Varbūt kāds grib dzīvot, es nesaprotu, Bībele ir tik smaga, Bībele ir tik grūta, varbūt tu gribi ar prātu saprast, bet tavs sirds zina lietas, no tavas sirds ir paņemta no sēgā, amen, halleluja, kas neļauj tev ieraudzīt patiesību, halleluja, tad, kad tu atgriezies pie tā kunga, tevī sāks brīnišķīga lieta, tavā sirdī sāks brīnišķīgi procesi, tu vari sākt saprast lietas ar savu sirdi, amen. Apgaismot sirds acis. Halleluja, lai tu redzētu, Bībele saka, lai mēs redzētu, kāds ir viņa aicinājums, lai mēs redzētu, kādu spēka varenību Dievs liek mums iemantot. Un viņš pasaka vēl priekšā, viņš saka, šī ir tāda spēka varenība, kādu viņš ir parādījis Jēzu Kristu. Tieši tādu pašu spēka varenību. Tu to vari ieraudzīt ar savām sirds acīm, ka tieši tas pats tagad mani. Un Dievs to vēlas darīt ar mani. Un Dievs, ja nu nenotiek. Kas tā pa domu? Jātiek skaidrībā ar šo domu. Kāpēc tā lai nenotiek? Vai tad Dievs ir melis? Vai tad Dievs melo? Ziniet, jaunā derība bieži vien, ja ticība Dievam, tas ir stāsts par to, viegli pateikt ir, bet būtībā tas tā ir. Vai Dievs ir melis vai nav melis? Es saprotu, ka tie ir tādi smagi vārdi, un viņi prasa diezgan tādi, bet principā katrs vārds, ko Dievs ir apsolījis, katrs vārds un apsolījums, ko Bībele saka mums, ko Dievs pasacījis savā vārdā, vai viņš ir melojis? Vai viņš ir pasacījis kādreiz nē uz šiem apsolījumiem? Nē, taču nē. Vienmēr, ko viņš ir pateicis, tas ir jā un amen. Dievs pateica, ka mans vārds tukšs atpakaļ neatgriežas. Ja es pateicu vārdu, tas vārds piepildīsies. Viņš nemainīsies. Amen, jūs saprotiet. Bet farizēji, līdzīgi tā kā farizēji stāsts ir, es, man liekas, 4. par to sludināju, kad farizēji savu likumu dēļ atceļ Dieva vārdu. Tu esi lasījis? Es lasīju, ja? Viņš saka, un daudz tādu lietu jūs darat. Viņš saka farizējiem. Jēzus teica farizējiem. Viņš saka, kāpēc te jūs savu likumu dēļ Dieva vārdu nicināt? Kāpēc jūs pasaka, ka šis ir svarīgāks par to, kas ir rakstīts? Amen. Un redziet to, ka tad, kad tu paņem kaut kādu savu principu, savu pasaka, tu vari atcelt Dieva vārdu principu. Kas būs, kas tu atceļ? Ko tad es varu Dievam izdarīt? Tu jau Dievam neko nevar izdarīt. Tu vienkārši vai nu ļauj plūst dzīvībai, vai tu viņu bloķē. Ar ko? Ar saviem likumiem, ar saviem principiem. Amen. Tieši tas tā notiek. Mums liekas, nē, Dievs ir suverēns, viņš dara, viņš neatkarīgi no manis dara lietas. Viņš nonāks vienreiz.
Viņš ir nonācis jau. Viņš ir nonācis. Svētais gars ir šeit. Viņš nekad nekur nav aizgājis. Viņš vienmēr ir šeit. Viņš vienmēr ir šeit, 24/7. Viņš nav aizgājis no šīs vietas. Dievs ir šeit caur svēto garu. Un tikpat spēcīgs, kā viņš bija tajā dienā, viņš arī ir šodien šeit. Kurš tad viņu atraisīs? Kurš to darīs? Jēzus sēž un gaida, kad viņa ienaidnieki bija nolikt zem viņa kājām. Kurš noliks šos ienaidniekus? Uz ko Jēzus gaida? Kas viņas eņģeļi nāks likt šos ienaidniekus zem kājām? Nē, to darīs cilvēki. To darīs cilvēki, kas noticēs viņu vārdam. Un neskatoties uz neko, viņi ies un stāvēs par šīm patiesībām. Viņi teiks, nē, es saprotu, ka es redzu lietas citādāk. Es saprotu, ka fiziskā pasaule man runā pavisam citu. Es saprotu, ka lietas stāsta man pavisam kaut ko citu. Es saprotu, ka ārsts runā man par... Bet, kungs, tavs vārds to saka. Tavs vārds to saka. Un es esmu pie tevis. Es esmu par tavu vārdu, jo tavs vārds man rāda izēju. Jēzu. Un es runāju tavu vārdu par savu dzīvi. Es runāju tavu vārdu par saviem apstākļiem. Es runāju par mūsu ikdienām, par mūsu situācijām, par mūsu dzīvēm. Amen. Svētdienas dievkalpojumi, tas ir tikai maz daļiņa no mūsu dzīvēm. Amen. Mēs dzīvojam ārpusē. Mēs nedzīvojam šeit. Amen. Un Dievs vēlas būt pie tevis katru brīdi, katru dienu, katru sekundi. Halleluja. Viņš vēlas būt tavs Dievs, tavs draugs, tavu pērli, ko tu esi atradis. Amen. Tu jau esi viņa pērli, lai arī viņš būtu tavu pērli. Amen. Viņa vārds. Amen. Okay? Labi. Un šeit, labi runājot par to, es pabeidzu par tiem farizējiem. Jā, par to es pabeidzu, par šitiem te par ko es tur iesāku. Labi. Par to apsegu. Apsegs bija, jā, kaut kāds apsegs bija tur, jā, tas bija. To es nepabeidzu. Tur sega tiek noņemta. Jā. Un te 17. Mēs zinām, šī rakstvieta ļoti visiem patīk. Kur tā kunga gars? Tas kungs ir gars. Kur tā kunga gars? Tur ir brīvība. Un mēs priecājam, jā, halleluja. Kur tad ir tā kunga gars? Kur ir brīvība? Tur, kur nav apsegts, jā. Jā, tas ir labs domāšanas veids. Bet jāiet uz priekšu. Šitos jautājumus mēs savā sirdī atbildam uz viņiem. Un tādā veidā mūsos rodas ticība un pārliecība, kad mēs atbildam uz tiem jautājumiem, kas dzīvo mūsu sirdīs. Mums ir simtiem jautājumu. Kā tad tas? Kā tas šis? Kā tad tur? Un, ziniet, Bībele dod uz visām šīm lietām atbildes. Bībele pati sev paskaidro. Amen. Halleluja. Slavu Dievam. Lūk. Tad sēga noņemta, kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Ja? Tas kungs ir gars, kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Tad, brāļi un māsas, vismaz jums ir jāpieņem, kā 100%. Jūsu garā ir brīvība. Pilnīga brīvība. Jūs esat brīvi, jūs neesat vergi, jūs esat brīvi. Jūsos ir brīvība, brīvība no grēka, brīvība no tumsas, brīvība no ļaunuma, brīvība no jebkuras sātana ietekmes jūsu dzīvē. Jums ir brīvība dāvināta. Un jūs neesat dvēsele, jūs esat gars. Amen. Man ir jāiemācās. Es vēl vairāk domāju par to. Bībele saka, viss vecais ir pagājis un viss ir tapis jauns. Amen. Iedomājieties. Un es domāju, dzīvojot šo kristiešu dzīvi, cik daudz mēs nezinām ne to, kas ir pagājis, un mēs nezinām arī to, kas ir tapis jauns. Vai ne? Bet daudz lietas ir pagājušas tavā dzīvē. Nē. Man vēl jādzīvo tajās lietās. Man vēl jāatrodas tajās lietās. Man ir vēl jānopelna kaut kas. Jā, man ir Jēzus žēlastība, protams, bet man vēl ir jānopelna. Man vēl ir tas jādara. Jo ja es to nedarīšu, ja es to neizdarīšu, tad man ir beigas. Un to ir bauslībā. Ne tas, ka es jūs tagad uz amorālām lietām pamudinu. Brāļu māsas, saprotiet man pareizi. Bet es jums saku, pašā pamatā ir ticība. Un ticība vedīs tevi uz darbiem.
Kāpēc tas ir tik svarīgi? Ne tas, ka mēs cenšamies būt taisni. Kaut arī ņemam par to principu, ka Dievs ir pasakījis, ka mēs esam taisnoti Jēzus Kristus asinīs, ka Viņš mūs ir ietērpis savā taisnībā. Ja reiz pateicoties Jēzus Kristus nopelnam, Viņš mūs ir ietērpis savā taisnībā, tad neatkarīgi no mūsu darbiem, tu esi kāds? Taisns. Tu esi taisns. Tu neesi grēcinieks, tu esi taisns. Ja tu esi pieņēmis Jēzus Kristus dāvināto nopelnu, tu esi taisns, tu esi taisnots viņa asinīs. Amen. Jā. Un tad, kad tu pieņem šo patiesību, tad, kad tu pieņem ticībā šo patiesību, šī patiesība producē augļus tavā dzīvē. Un kāds ir tas auglis? Taisns cilvēks. Svēts cilvēks. Cilvēks, kas negrēko. Bet ja es visu laiku koncentrējos uz grēkiem, ja es visu laiku koncentrējos, jūs darat to, grēk, tas ir slikts, tas ir slikts. Jūs iziet no šejienes laukā, jūs nedomājat ne par ko, tikai kā par grēkiem. Jūs nedomājat ne par ko citu, kā par grēciniekiem. Un viss, jūs esat piepildījuši. Es sludinu jums bauslību. Ziniet, ko Bībelē saka? Dzīvības gara likums Jēzu Kristu mūs ir atbrīvojis no nāves un grēka likuma. Kas ir nāves un grēka likums? Nāves un grēka likums, tas ir viss tas, ko Ādams ir uzdāvinājis cilvēcei, kas ienāca pasaulē caur visa sistēma, visa miedarbība, viss, kas šeit notiek dotajā brīdī pasaulē. Es jums saku, lielākā daļa no tā, kas viss šeit notiek, nav Dieva gribā. Kā jau es jums teicu, kapsēta nekad nav bijusi Dieva gribā. Nekad. Dievs nekad nav paredzējis, ka kāds cilvēks mirtu. Viņš radīja cilvēku, lai viņš dzīvotu mūžīgi. Dieva griba nav brīnumi. Jūs esat kādreiz domājuši par to, ka Dieva griba nav brīnumi tavā dzīvē? Ko tu te runā man te? Dievs saprotiet, brīnums paredz tavā dzīvē krīzi, jo tev ir vajadzīgs brīnums. Man ir vajadzīgs brīnums. Kāpēc tev ir vajadzīgs brīnums? Tāpēc, ka man ir krīze manā dzīvē. Tad, kad atnāks šis brīnums, tad manā dzīvē viss aizies normāli. Pats par sevi brīnums nozīmē, ka manā dzīvē ir krīze tagad. Bet Dievs nav paredzējis krīzes tavā dzīvē. Saprotiet? Viņš nav paredzējis nevienu krīzi tavā dzīvē. Tā nav viņa griba nekad bijusi. Vai viņš dara brīnums? Jā, viņš dara brīnums. Vai mēs esam pateicīgi par brīnumiem? Bez šaubām. Paldies tev, debes Tēvs, par brīnumiem! Halleluja! Bet tā nav viņa griba. Viņš vēlas, lai tu pieņem svētību. Lai tu dzīvotu svētībā, lai tu varētu dzīvot svētībā, lai tu varētu teikt katru dienu, es esmu svētīts. Es esmu svētīts caur Jēzus Kristus nopelnu. Tu, Sātan, ej prom no manas dzīves, nabadzība, ej prom, lāsts, ej prom. Es esmu svētīts, es atraisu svētību savā dzīvē. Amen! Halleluja! Tu esi kluss. Amen. Halleluja. Saprotiet, lielākā daļa, tātad dzīves un nāves un grēka likums, tas ir viss tas, kas ienāca pasaulē grēka krišanas rezultātā. Viss šis tas, ka mēs paliekam vecāki, tā nevis, ka vecākam uz bērnu piedzimst, bet tas, ka tu noveco, tā nav Dieva griba. Dievs nekad nav plānojis, ka mēs novecojam. Dievs ir plānojis, ka mēs pieaugam, bet Dievs nekad nav plānojis, ka tu uz otru pusē. Tu saproti to? Tā nav viņa gribā. Viņš nekad nav plānojis to. Un tas viss ir ienācis pasaulē grēka rezultātā. Un tagad Bībelē saka,
Dzīvības gara likums Jēzu Kristu tevi ir atbrīvojis no nāves un grēka likuma. Debes Tēvs, tas ir kaut kas spēcīgs. Tas ir kaut kas varens. Kungs, kur šī dzīvība? Kur šī dzīvība? Kur es viņu varu ielikt? Kur? No kā? No viss tā, kas ienāca pasaulē. Ļaunums, tums. Vai tu spēj ticēt tam, ka šis dzīvības gars, šis svētais gars, kas dzīvo tevī, spēj mainīt lietas ap tevi? Tad, kad tu runā savai kājai, es tev pavēlu būt dziedinātai. Es tev pavēlu funkcionēt. Es atvainojos, es nosmērēju. Es tev pavēlu strādāt. Sāpes ejiet prom, jūs neesat Dieva gribā. Es runāju dzīvību par manu kāju. Es runāju dzīvību par maniem ceļiem. Es runāju svētā gara dzīvību. Es atraisu svētā gara dzīvību tagad. Caur viņu vārdu es runāju uz šīm lietām. Es neko nejūtu. Bet es runāju tāpēc, ka vārds saka, bet es vēl joprojām neko nejūtu. Bet vārds saka to. Stāv klusi dvēseli, tu nesaproti, kas ir garīgas lietas. Es runāju Dievu vārdu par sevi. Amen. Halleluja. Atcerieties, kā Smits Vigls vārds, ka viņš lūdz par vienu sievieti. Es saprotu, tas ir fenomenāli, bet to izdara tad, kad tu iepazīsti Dievu. Tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad piepildi. Saprotiet, šī sieviete, kas nāca pie Jēzus, cik viņa bija piepildīta ar šo atklāsmi, ar šo ticību, ar šo pārliecību, ka viņai bija pilnīgi vienalga, kaut kad viņa zināja to, ka farizēji ir pret viņu, ka viņi nosod viņu, ka viņi notiesā viņu. Viņi nostājās aiz Jēzu. Viņa no mugurpuses pie viņa kājām bija. Bet cik viņai bija vienalga, ko saka viņi visi, cik viņai bija nospļauties uz to, ko viņi visi saka, un cik šī atklāsme bija piepildījusi viņas sirdi, kad viņa man ir pilnīgi vienalga. Es eju pie savu dzīvības avota. Man ir pilnīgi vienalga. Es eju pie savu dzīvības avota. Es zinu, kas ir mana dzīvība. Es zinu, kas man ir atpirkts. Es zinu, kas man ir izglābs. Un tas ir Jēzus. Mans glābējs, mans pestītājs. Amen. Dzīvības gara likums. Jēzu Kristu mūs ir atpircis no nāves un grēka likuma. Kas ir šis nāves grēka likums? Viss šīs problēmas, kas pasaulē eksistē, tu vari būt brīvs no tā. Tu vari staigāt pār visām šīm lietām, bet to nevar iedot tev sludinātājs. Tev ir jāpieņem šīs lietas caur ticību, ka tu pati lasi vārdu, ka tu pats ieguldi sevi šīs lietas. Ļauj, ka tu lasot šo vārdu, ļauj savai iztēlei, ļauj fantazēt par to, kā tas notiks. Fantazē, lai tas uzsprāgst tavā iekšienē, lai svētā gara fantāzijas var, ne tādā veidā, ka tas ir fantāzijas, bet saprotiet, ko tu te fantazē? Mūsu ticīgos arī par fantazētājiem var nosaukt. Nolaidies uz zemes vienkārši, fantazētājs te atradies. Mans tētis pateica, tas taču ir galīgi, viņš teica, no vienas galības otrā. Tā viņš tikai pa ballēm un tur viss kaut ko ņemās un staigā riņķi. Tagad tikai Dievs. Fantazētājs, nolaidies uz zemes, ja? Svētais gars ļauj, lai viņš atraiž savus redzējumus. Svētais gars, rāda man savus bildes. Es gribu redzēt tavas bildes. Es gribu redzēt to, ko tu rādi manī. Lai tas zīmējās manī, lai tavs zīmējumi parādās manī. Tavs bildes, kad es lasu tavu vārdu, lai es ieraugu sevi visā tajā. Tas arī mans ir. Tas ir arī mans. Tas arī manā dzīvē strādās. Halleluja. Un es atraisu, es runāju par šīm lietām. Amen, brāļu māsas. Amen. Halleluja. Jā. Tas neaiziet vienkārši. Svētdienas aiziet, halleluja, foršs vārds un viss. Nē, tas ir ar mums kopā 24 stundas diennaktī. Tas ir ar mums kopā. Tas nav stāsts par svētdienas kalpošanu. Tas ir stāsts par dzīvi kopā ar viņu. Mūsu dārgums, ko mēs esam atraduši. Jēzus. Viņš. Jēzus. Mans dārgums, es esmu beidzot atradis tevi. Jēzu. Amen. Halleluja. Un paskaties, ātri vēl pēdējā rakstē. 3.18 viņš saka, un pēc tam mēs pāriesim pie piemiņas mīlestības.
Bet mēs visi atsaktām sejām Dieva godību redzēdami kā spoguli. Šeit ir daudz, ko runāt, bet labi. Mēs visi atsaktām sejām Dieva godību redzēdami kā spogulī, topam pārvērsti. Topam pārvērsti! Topam pārvērsti! Pasaka pārvērsti! Tu esi pārvērtības, tu esi iesaistīts pārvērtību jūklī, es tev teikšu. Tu esi pārvērtības, es redzēju, Ievas pārvērtības, ja, kaut kāds, paskaties, kāds bija, kāds tapa. Tu esi iekļauts pārvērtībās, amen, bet nevis kaut kādās Ievas pārvērtībās, bet svētā gara pārvērtībā, amen. Pasaka, es esmu svētā gara pārvērtību dalībnieks. Jā, laipni lūgt šovā, svētā gara pārvērtības, amen, halleluja, viņš pārvērš tevi, man tas patīk, jums arī, mēs topam pārvērsti, un paskatieties, ko viņš saka, bet mēs visi atsaktām sejām, kāpēc atsaktām sejām, kāpēc atsaktām sejām, kāpēc atsaktām? Tāpēc, ka tu esi pieņēmis Jēzu par savu glābēju, un sēga ir paņemta nost no tevis. Tāpēc tu esi ar atsakt seju, tāpēc tu vari nākt būt brīvs, tāpēc tu esi brīvs, amen. Halleluja! Tu esi atsakt seju. Un paskatieties, viņš saka, Dieva godība. Mēs lūkojamies uz Dieva godību, kā spogulī. Tas nozīmē, Dieva godība. Mēs lūkojamies uz Dieva godību, un viņa atspoguļojas mums. Mēs lūkojamies uz Dieva godību, un viņa atspoguļojas mūsos. Mēs lūkojamies uz Dieva godību un redzam sevi. Mēs lūkojamies uz Dieva godību un redzam sevi. Kas ir Dieva godība? Kas ir Dieva godība, brāļi un māsas? Dieva godība, tas ir Jēzus Kristus. Viņš ir Dieva godības atspulgs. Viņš ir Dieva godības atspulgs. Jūs dzirdat? Mūsu glābējs Jēzus. Un kad tu lūkojies uz viņu, tas atspoguļojas tevī. Tas spoguļojas tevī. Tas spoguļojas tevī. Kad tu lūkojies uz Jēzu, kāds viņš ir, tas spoguļojas tevī. Un tu to pārvērsts. Un to dara tā kunga gars. To dara svētais gars tevī. Lūkojies uz Jēzu. Tā ir. Ziniet to. Interesanti ir tas, visus, ko mēs pievēršam savu uzmanību, mēs reflektējam to. Tas atspoguļojas mūsos. Viss. Viņš atspoguļojas. Ja tu ieraugi kaut kādu netaisnību, viņi atspoguļojas tevī. Viņi atstāja iespaidu uz tevi. Vienalga kaut kādas lietas. Tāpēc lūkojies uz Jēzu. Lūkojies uz viņu vārdu. Lūkojies, amen. Lūkojies caur situācijām. Vienalga, ja tu redzi kaut ko sliktu, lūkojies ar Dieva acīm caur viņu. Ļauj, lai lūkojieties uz Jēzu. To es gribu pateikt. Tas ir pats svarīgākais. Lai mēs redzētu Kristus nopelnu. Lai mēs redzētu, kāds ir Jēzus, ko viņš darīja. Kāpēc viņš to darīja. Amen. Halleluja. Galvenā vēsts – ticība. Tavu ticība tam, ko viņš ir dāvinājis mums. Tavu ticība tam, ko viņš ir pasacījis vārdā. Kungs, es redzu, ko tu esi pasacījis. Es ņemu to. Es ticu tam. Es piepildu ar to savu sirdi. Tā ir kristietība. Tā ir dzīvība no viņa. Nevis tas, ka mēs kaut ko sasniedzam, bet mēs dzīvojam tajā, ko viņš ir dāvinājis mums. Mēs ņemam to, ko viņš ir dāvinājis. Mēs nevaram piespiest Dievu izdarīt neko vairāk, ko viņš jau ir dāvinājis caur Jēzu Kristu. Tu nevari piespiest ar savu lūgšanu. Es lūgšu ilgāk, un tad Dievs uzdzirdēs manu balsi, manu stipro saucienu, un tad viņš iedos. Nē, muļķības. Tā nav patiesība. Tu nevari manipulēt ar Dievu. Dievs ir dāvinājis caur Jēzus Kristus nopelnu visu, kas mums ir vajadzīgs dzīvībai un dievbijai. Viņš jau ir dāvinājis. Tu neko nevari izlūgt. Tu vari noticēt šīm lietām un pieņemt viņas. Amen. Tu vari noticēt viņām un pieņemt viņas. Jūs redzat, šī sieviete pat nepalūdz, nelūdz nekādu piedošanu. Viņa nevienu vārdu nepasacīja. Ja man kāds cilvēks stāvēt blakām un raudāt, es nekad nezinātu, par ko viņš raud. Amen. Jēzus teica, ej, tavu ticību tev ir palīdzība. Ej, tavu grēku tev ir piedot. Ej, tu esi brīva, tāpēc, ka tu esi noticējusi tam, kas es esmu. Jo es esmu jērs, kas nes pasaules grēkus. Es esmu tas. Un tu esi noticējusi tam, ka es to esmu izdarījis priekš tevis.
Tu esi noticējis tam, ka es esmu tas, kas esmu paņēmis visas pasaules slimības, visas pasaules grēkus, visas pasaules ciešanas, sāpes, nabadzību, viss tas, ko Sātans ir ienesis jūsu dzīvē. Tu esi noticējis, ka es tas esmu. Un tāpēc tas tagad strādās tavā dzīvē. Vai ne? Vai jums ir liecība sirdī, ka šī ir patiesība? Amen. Tāpēc, ka Dievvvārds to saka. Amen. Halleluja. Ok, piemiņas mīlestības brāļu māsas. Tas būs 1. korintiešiem 11. nodaļā. Daudz jau lasīt šī standarta. Nevis standarta rakstvietas, bet, ziniet, lai arī cik tu ilgi lasītu, lai arī cik tu rasītu, kaut vai 100 reizi tu lakstīs. Lai arī 100 reizi tu lasītu kādu rakstvietu, pat 200, pat 300. Svētais gars ir spējīgs tev atklāt kaut ko jaunu. Nebaidies lasīt atkal un atkal. Nebaidies lasīt atkal un atkal. Nesaki, šito jau es zinu. Tu tas zini, bet Svētais gars zina vairāk. Viņš vairāk zina kaut ko par šo rakstietu. Viņš vairāk zina par to, kas tur ir rakstīts. Viņš vairāk zina un viņš spēja atklāt tev brīnišķīgas lietas, fantastiskas lietas. Viņš spēja tev atklāt, ka tu ieraudzīsi Jēzu un Kristu viņa brīnišķīgajā gaismā, kādu viņš ir dāvinājis tev, dāvinājis mums. Tu ieraudzīsi viņu. Tā kā Svētais gars runā tev. Amen. Un tu būsi svētīts no tā. Halleluja. Lūk. Tātad, piemiņas mīlestības. Pāvils saka šeit, Pāvils to saka. Viņš saka, jo no tā 11.23. Viņš saka, jo no tā kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīju. Tātad Pāvils ir saņēmis to patiešo no Jēzus, to, ko viņš arī māca cilvēkiem. Un viņš saka, ka tas kungs tanī naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un sacīja, ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota. To dariet mani pieminēdami. Un tieši tāpat arī biķeri pēc vakarēdienu viņš sacīja, šis ir biķeris jaunā derība manās asinīs, to dariet citkārt. Cik kārt jūs to dzerat, mani pieminēdami. Tad piemiņas mīlestības pašā būtībā ir par ko? Ka mēs pieminam Jēzus nopelnu. Mēs pieminam, ka viņš ir tas. Viņš ir tas. Šis Jēzus Kristus ir tas, kas ir mana brīvība no maniem grēkiem, kas ir mana brīvība no manām slimībām, kas ir mana brīvība no Sātana verdzības, no grēka atkarības, no ļaunuma, no tumsas, no bezizējas, no depresijas, no jebkādas apsēstības. Viņš ir mana brīvība. Mēs pieminam tieši šo. Mēs pieminam to, ka Jēzus, tas Jēzus Kristus, ir tieši viņš, ir tieši šī persona, ko mēs tagad pieminam. Mēs pieminam viņa miesu. Viņš bija lausts mūsu dēļ, lai mēs būtu dziedināti. Viņa brūcēs mēs esam dziedināti. Mēs laužam šo maizi. Mēs ēdam un baudam viņu, pieminot viņu. Un tieši tāpat arī vakarēdienas. Šīs ir jaunās derības asins, ar kurām viņš iegāja vissvētākajā vietā. Mūsu dēļ. Viņš izlēja šīs asins un salīdzināja pasauli ar mums. Amen. Ko Pāvils teica, es lūdzu, ļaujieties salīdzināties ar Dievu. Kā tas ir ļaujieties salīdzināties? Pieņemiet to, ko viņš dāvina jums. Pieņemiet to, ko viņš dāvina. Pāvils lūdz, viņš saka, es lūdzu, ļaujieties salīdzināties ar Dievu. Pieņemiet, nepretojieties. Amen. Pieņemiet šo dzīvību, pieņemiet šo brīvību. Pieminēsim
mūsu pestītāju, pieminēsim mūsu dārgo kungu, mūsu brīnišķīgo glābēju, kurš ir cienīgs saņemt slavu un godu par visu to, ko viņš ir darījis mūsu dzīvēs. Šis nav vienkārši rituāls, šis ir prieka mirklis, kad mēs baudām, pieminot viņa nopelnu pie krusta Golgātā, kad mēs baudām šo te un sakam, jā, kungs, tu esi tas, Jēzu. Amen! Halleluja! Es nezinu, kā jums notiek parasti piemiņas mielās, bet šis var būt skaļš brīdis. Šis var būt laiks, kad tu pagodini viņu. Šis var būt laiks, kad tu līksmojies un gavilē, ka šī ir mana atbrīvošana. Šī ir mana pestīšana. Šī ir mana dzīvība un mana brīvība. Amen! Halleluja, brāļi un māsas! Slavu Dievam!